braucam uz Latviju. Ceļojam. Uz kurien mēs braucam? Uz Rīgu. Mammas jubilēju. Jā. Daram kafiju un gaidām lidmašīnu. Kaut kā tā. Hei! Čau, Snotiņš! Čau! Čau! Braucam nosvinēt atkal tikšanos. Jā! Tas baigi smuka viņai. Nē, tieši, kad jūs darbat. Tā ir tāda maza video tādu apskati. Par mūsu šo braucienu. Tad viss kopā. Paldies. Mūsu blogers. Bet tam mēs man ir jāstrādā, nu. Un tiešām jāstrādā. Man nav laiks spēlēties ar mammu. Nu, kas tas tāds ir? Izties, ka tu kaut kur Ņujorkā esi ofisā. Jā. Es atbraucu pie mammītes. Nu? Gribētu paspēlēt, bet man ir jāstrādā. Un jāstrādā. Ārā snieg. Liekos jau. Balts jau. Šis tās jau. Rītā vispār puteņu sola 19. Šodien brauc 3 dēli ar savām sieviņām. Elīs būs pusvienos, jābrauc pakaļ uz Aizkrauklas staciju un Dāvids, Līva, Jonatāns un Sandija būs 12. jau šeit ar mašīnīti kopā. Tā, gaidām Elvitu un Eļuku Aizkrauklas stacijā. Un sagaidīsim viņus, un tad Dāvids ar Līvu brauc ar mašīnīti. Un Sandiju un Jonatānu, jā. Tur brauc Elija ar Elvitu. Te nu viņi ir. Mēs jūs pagaidām. Livestreams iet. Jā. Facebook livestreams. Mēs tieši dīvaini kādā runājam. Čau, Tieši runājām, ka dīvaini, ka jūs mūs sagaidāt. Nevis mēs jūs. Piedod, aiztaisies. Es filmēju, tu aiztais no beigu galvas. Un otrā pusē arī pakamēties skrien. Kas te sēži? Kur tu te kameru sejā bādi? Es gribu iedot, ko man kā visu to braucienu. Čau, mīļi. Prieks tas redzēt. Tā ir jauna. Čau, kamera. Tā Z1, kas man ir Sony. Bet jauns objektīvs. Jā, varēja tādu nopirkt, tad uzlisim stīra. Rusols. Kur Dāvidsons? Čau. Neatpazīst, protams. Jā, jau pazīst. Dusmīgs. Čau! Jauns objektīvs? Prieks redzēt. Dāvis priecīgs, viņš filmē. Mazie bērni. Mazie puisīši.
Nē, dāķi pirms izbrašanas nolikt. Kāds malā? Nopietni? Nē, nu tā nevajag. Rekas tās kara vietas nepatīk. Būtu amerikāņi šitos Haimers un viss atveda riktīgos. Tur iet vaļā pilnā sparā, dāļas mizo kartupeļus, opus Bet kādu. interesanti, ka jums ir kur iekšā. Un viņš ir varens un liels. Viņš visam darboties liek. Un kā var tā būt, kā lietus slīst, un mākoņi turas pie debesīm. Nezinu, kā. Pašam ir prieks. Joprojām nezinu, kā. Kaut agrāk nākniet. Dienas palikušas. Tur iet uz darbu jāiet kā tur. Uz mājām iešojas. Tā kā Oma ir ļoti vīlusies, toreiz jūs nostājāties, ja? Ziemassvētkus atbraukuši. Kaimiņam Sonic. Un viņi negribēja bēdīgi, ka mēs vienkārši muļķojām. Jā, gaidīja kaut ko skaistu, kaut ko. Nostājas viss rindiņā, gaidīja kaut kas šķiesams. Mīļa un mīļa.
Mēs tev gribam 3 reizes teikt. Mēs tevi mīlam! Mēs tevi mīlam! Mēs tevi mīlam! Tevi sveicinājam, dārgo grabu pielūdzot, lai viņš nāk no tevis mājām, tevi šodien ieliksmos. Sveicinām, 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 mīļi tevi sveicinām. Lai varētu tikt vietās, jau ieņemt vietas apsēsties. Man diēta. Labi, nē, jūs. Tūlīt uzlikšu. Uz siltie suši arī vēl ir, jā. Ko es tādiem izvēlēju? Iepatīgās iekāroju. Tev būs jāpastāst, kāpēc tu izvēlējies to ēdienu, ko tu esi izvēlējies? Es biju noskatījis tādu rulešu veidīgo, veselīgi sabalansēts pārtika. Būs gara diena jāizvada. Mēs atbraucām, nevis pagājuši ceļiem, bet aizstāvjām. Un ir attīts, attīts un notītos. Dakšiņu? Labāk! Tomēr viss labi? Nē, mēs runājam. Kur tāla? Intensīvi strīdējās. Kur tāla? Mēs esam pār tam līmenī, mums nav jābūt kopā, lai būtu kopā. Kā tu vari kovēt, nav kovēt. Skaties, ka tu tiec ārā tas stūr. Ēd prātīgi. Jāizbrauc būs pirms ciemos. Kāds mirklīts, jā. Kas tev vēlīgi garšoties? To, kas vēl nav pamēģinās. Karnāls spiediens, šitais līdz apgrūst. Tas viss skaists. Mums kā jauns mums izģēgiņš. Super. Jā. Kā viņam? Šo negribēs atcerēties. Mēs ļoti profesionāli. Jā, mums patīk šitie, kā viņi sauc. Kādi šādi lapē. Viss tiek dokumentēts. Tikuši paņēma. Es pirmoreiz. Es jau intervēju, kas kuram garšo vislabāk. Kāpēc jūs ņemat tieši šo gabaliņu? Tāpēc, ka tie ir karstie un izskatās labi. Jā, bet šie ir man vismīļākie. Bet viņi vai labi veselībai? Tu esi pats pagaršoji? Jā. Tik uz savu izmēcību. Es kļūstu tādām apkārt, ko šitām liesam šeit vīnam. Kas tev garšo
garšoja vislabāk šajā vakarā. Es nevarēju daudz ko apēst. Tas bija ļoti garšīgs. Bet arī problēma, ne? Salāti. Rosums. Cilvēkam ir žēl, ka viņš nevarēja daudz apēst. Jā, tiešām. Tas ir palicis sirsniņā. Garām jākā trapījām. Kas ir Omas mīļākie svētki? 18. novembris, dzimšanas diena, Ziemassvētki vai augšām celšanās svētki? 18. novembris, dzimšanas diena, Ziemassvētki vai augšām celšanās svētki? Kāds ir, mamma? Kas tas ir? Kas tas ir? Tas noteikti nav Helovīna svētki. Kas tecē māsa, tumšā rakstiņa, pasaulē tumšās, jāspēd mums. Bija uz kaktiņā? Kaktiņā. Kurš zina pasauli? Kurš zina dziesmu? Man mikrofons patrauc. Jāžam, kas tā tumšas. Lejo. Teic, kas tev ir jāsaka, to tu dari sirsnīgi. Sirsnīgi. Dziesma ar vārdiem sirsnīgi. Kas savu sirdi, sargā savu sirdi, Dievs mīlestība liek pestīt mani, Dievs mīlestība. Slavēdina vārdu, katru dienu, Jēzu godini. Godini. Mēs godinām. Ja? Filmētājs dzied. Kā tu beidz? Mēs godinām. Mēs dziedām. Cik kungs, ķēniņš Jēzu, tu uz mūžiem devi uzvaru. Uzvara. Vēl par mīlu. Mīlam mēs tevi, kungs, Augsts teicams tu par mums. tu viens Esi cienīgs, slavu godu ņem no mums. Mīlam mēs tevi, kungs, augsti teicams tu starp mums. Mums.
kādu sveicienu, ko viņš saka. Skaisti ziedi ir uzplaukuši no jums abiem, no jūsu mīlestības, no jūsu uzticības, no jūsu pacietības. Un es domāju par vārdu mamma, es domāju, ka man piedzimst dzēļa. Man viņš sāka dzimt, bet es nepierakstīju vakar, ko nozīmē vārds mamma. Ne māte, bet mamma, mammīte, ja, visu dzīvi. Esmu bezgalīgi pateicīga par to, cik skaisti varbūt tieši arī pēdējā 10 gadus, ka jūs tiešām esat piemērs, kā mīlēt, kā piedot, kā iziet cauri, cik pareizi spriest dievbīgi. Jūs esat tu, mamma, vienkārši paraugs līdz galām mums, kur sekot un pateikties Dievam. Un 1, 2, 3, 4. Esmu vēl mazs. Un nezinu, kā un kas. Pat kā šī zeme griežas. Un kā var tā būt, kā lietus slīst, un mākoņi turas pie debesīm. 1, 2, 3. Man ir Tēvs debesīs, kurš visu zin, visu zin. Man ir Tēvs debesīs, kurš mani mīl, mani mīl. Kas tumsā laistās, nevaru es atcerēties. Atceros es tikai vienu, tas ar tevi ļoti saistās. Tas ar tevi saistās. Starpspēli varam padējot? Jā. Lai tas bija mums un zudā. Tad tie stariņi uz visām pusēm arī starojās un nes to siltumu un gaismu daudzās dažādās vietās. Un, tas tā līdzīgi ir ar jūsu ciltskoku un ar tavām lūkšanām un tavu sirdi domīt, ka tu esi kā saulīte spīdējusi, un tie saulstariņi ir visdažādākajās vietās ir aizspīdējušies. Un kamēr saulīte spīd, tikmēr kādreiz nenovērtē, no kurienes tā gaismiņa nāk. Un tā kā liels paldies, ka tu turpini degt, kā saule ir degoša uguns bumba. Un paldies, ka tu turpini spīdēt un dod arī mums visiem to uguntiņu un gaismu un spēku. Turpināt to gaismu nest tālāk. Tā kā tas no mūsu ģimenes. Liels paldies!
Tēvs izrāva man to domu. Un patiesībā viņš pateica man domu. Un tā doma par to, ka uz jums Irēni skatoties var saskatīt kaut kādas tādas kvalitātes, kuras ļauj vērtēt jūs kā personību un kā ticību cilvēku. Bet man bija jādomā par tām bēdām un ciešanām. Un prieks, mūsu dzīvē prieks atnāk, un viņš dažreiz aiziet un nekādas sekas neatstāja. Bet bēdas gan ar mums kaut ko dara. Manuprāt, iespējams, ka es kļūdos, bet manuprāt, bēdās cilvēks virzās vai nu uz vienu pusi vai uz otru pusi. Vai nu viņš tā kā viļās, sarūtinās, viņš kļūst tāds strikts un nīgrs, vai arī viņš kļūst tāds dāsns, atvērts un labvēlīgs. Tas tev nepārplūdinās, kad tu iesi cauri uguni, tu nesadegsi. Uguns liesmas tev nekaitēs. Es domāju, mums visiem jauniešiem šito vajadzētu mācīties. Jā. Jo mēs visi ceļamies no rīta, visi ēdam brokastis, visi ejam uz labierīcībām, visiem kaut kur jāiet, kaut kādu naudiņu jānopelna. Bet tas, kas īstenībā notiek ar mums dziļumā, notiek no tā slepenā vieta, kur mēs sarunājamies un pavadam laiku ar savu Dievu. Tā ziņā kaut kāda svētība par jūsu ģimeni ir, par jums, par jūsu bērniem ir, par mazbērniem ir. Un Dievs dod, ka mēs visi atstāt saviem bērniem tādu svētību. Paldies. Apsveicamies. Ka viņš man atļausi tik ilgi dzīvot un kaut kā pēdējos gadus, ne jau 2, 3, bet visus tos pēdējos gadu desmitus, jāsaka, kaut kā man ir veidojis un ielicis manī vai tādu dzīves prieku, tādu, kad es nejūtos, ka man būtu tik daudz gadi, es nejūtu to, ko es esmu bērnībā pats pārdzīvojis, jo to man jāpasakās ir liels paldies saviem vecākiem, jo viņi to neuztvēra ar tādu rūgtumu, ko mēs visi pārdzīvojam tajā laikā daudzus gadus. Un man nebija ieaudzis tāds kā pārmetums, naids vai rūgtums pēc kaut ko, bet arī es sajūtu, ka tā ir tāda Dieva dāvana, kas man ir izņēmusi no manas sirds, kaut kādu tādu pārmetumu, kāpēc man nebija bērnības, kāpēc man nebija drēbes, nebija brīžiem, ko ēst, kāpēc man nekā nebija. Ko es redzēju, ka apkārt citiem visiem ir. Bet tas man pilnīgi manā dzīvē pamazam izgaisa, un tagad vispār pēdējos savus dzīves gadus es nevaru pateikties Dievam, kad es sajūtu viņu tuvu, un viņš man iepriecina. Es pateicos viņam, slavēju viņu, un es visu atdodu viņa rokās arī tad, kad man kādi trauksmes zvaniņi ieskanās. Es dzirdu šur un tur kāds trauksmes zvaniņus, un tad es to atdodu Dievam. Es ātrāk kreņķējos, raudāju, es tagad to atdodu Dievam. Es saku, Tēvs, ņem to, es tev atdodu, tu to nokārtos, tu to padarīsi svētību un labu to lietu. Tur nebūs slikts iznākums. Paldies, debes Tēvam, par to. Paldies par visiem maniem bērniem, maniem mazbērniem, mazmazbērniem, snotiem, vedeklam. Es nevaru izteikt to laimi, ko viņš man ir dāvinājis, kā viņš man ir apdāvinājis. Un es vēl gribu pateikt vienu brīnišķīgu apsveikumu, ko es saņēmu no debesīm. Man 29. oktobris bija ļoti drūma, nepatīkama diena. Es piecēlos no rīta un bija tā drūms laiks, tāds lietains un tāda migla. Un es no rīta kā piesaucu un es saku, debes Tēvs, ja tu man mīli, tad iepriecini man šodien. Iepriecini man šodien ar saules stariņu no debesīm. Un tiešām
10 minūtes pār 4 mans vīrs var apliecināt, atspīdēja saule, stāvēja pie loga un tik spilgti man sejā atspīdēja saule, ka man bija jāpiemiedz acis. Un es slavēju Dievu un pateicos par to dāvanu, par to lielo dāvanu. Es saku, ja tu man mīlēji, tad iepriecini man no debesīm. Un notika tas 10 pār 4. Un es slavēju un pateicos un to saņēmu, ka brīnišķīgi apliecināju. Tā, paldies mīļam debes tēvam par šiem gadiem. Lai Dievs ir ar jums visiem. Un arī, jāsaka, dod tādu mīlestības pilnu, tādu apziņu, ka viņš tik ļoti jūs mīlē, un kad es arī vēlos viņu mīlēt no visas sirds, jo es varu saukt, Aba tēvs, tu esi mans, Aba tēvs, paldies, ka tu esi mans, Aba tēvs. Halleluja! Paldies! Tas kungs liks savai godībai parādīties. Un ceļās augšā. Kunga kalnā skatīties viņa zemes godību. Tas kungs liks savai godībai parādīties. Un savam vārdam piepildīties. Nāc tā kunga kalnā skatīties viņa zemes godību. Viņš Izraēlu paranāja. Viņš Izraēlu paranāja. Piepildīsies, ko apsolījis Dievs, Izraēla paranājas. Kā brīdis lakras klīpais un priecāsies, un aklācis atvērsies, kur lieļaunis dzirdēs un nemiegam dēs, kungs Kristus dziedās dziedēs. Jēzus ir kungs, 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 slāvā lai tāds skan. Jēzus ir kungs, 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 Jēzus ir kungs. Kad viņa tik gaiša persona, tik gaiša persona, ka viņa spēja vadīt un valdīt mūsu saimniecību, kāda mums ir mājā. Sākot ar suni Bellu, daudziem telefonu zvani, kas viņi atnāk. Tie atnāk uz viņas adresi. Un tad es tik tā vai tā ieklausi. Aha. Kas tur runāja kaut kā? Kas tur runāja?
Jā, ceļamies kājās pēdējā dziesmiņa. Es turu dārgu tavu glābšanu, neko labāku, par ko es nezinu, par tavu glābšanu. Es turu tavu dāvanu, tava dēla izcīnīto uzvaru, kuru devītu. Un tagad nekas nespēj mums šķirt. Jau gavilē visi, kuriem piedod dzīv. Es vienam tevi viens, lai līgsmo dzied ik viens, un kuru devīto. Un tagad nekas nespēj mums šķirt. Jau gavilē visi, kuriem piedod dzīv. Tu esi labs Dievs, tev nav neviena līdzīga. Tu staro savā godībā. Savā godībā. Tev nav neviena līdzīgas. Un tev nav neviena līdzīga. Jo tu staro savā godībā. Tev nav, un tev nav neviena. Pārsteigums. Pirmkārt, ka visi sabraukuši un par to brīnišķīgo pārsteigumu. Es nezinu, man liekas, ka būtu tā kā laiks pacelties uz debesīm. Visi tā piedzīvots, pārdzīvots, tik brīnišķīgs prieks ir manā sirdī. Pateicīgi Dievam par visu to. Es pateicos no visas sirds, lai jūs visi svētīti Jēzus vārdā. Paldies! Man tagad jāpūš, jā? Jāpūš! Kur? Gabriels vēl. Kas ir? Kas ir? Peiter! Peiter! Kam ir lūpkrās? Kam ir lūpkrās? Kā jums patīk šis vakars? Jā, jau nekas nav vajadzīgs. Nav? Vēl būs? Kaut kas būs? Tas tikai priekšā. Viens pārsteigums. Kas saksies? Viss maziņi atkal ir.
Kaut viss grozās. Otrs Jānīts. Paldies. Smukais pārts. Čau, Olma. Čučiņā. Slipja. Es darīju to ar maziņu Latvijas jaunā Sievā! Sievā! Ko jūs tur sastājāties? Sāmī!